Reiz senos laikos lielā dziļā mežā bija apslēpts ciemats. Tajā dzīvoja mazas radības, kuras sauc par smurfiem. Smurfi bija labi. Vēl mežā dzīvoja ļaunais burvis Gargamels. Viņš bija ļoti slikts. Es ienīstu smurfus. Es tevi noķeršu jūs visus, lai ko tas prasītu. Kādu dienu es atradīšu jūsu ciematu. Visi tu nožēlosit. Šis mežs pastāv vēl joprojām. Ja uzmanīgi ieklausīsies, sadzirdēsi Gargamela dusmas. Ja esi labs, varbūt tev izdosies ieraudzīt smurfus. Tā, lamatas mazo zilo nejaucēnu notveršanai beidzot ir uzstādītas. Iesim, pārbaudīsim pārējās lamatas. Ogas ir tik augstu. Paldies, Gargamel. Gargamel! Gargamels! Oda smurfogai! Šī oga tik sārta, tik salda. Dažreiz ogas. Gargamels! Lapās laišanās oda. Bēgam! Jokotiņ, smukiņais, beidziet ko kājas nes. Tur ir Gargamels, skrieniet! Neraizējies. Es esmu uzstādījis daudz lamatu, viņi nekur neaizbēgs. Nesēdi tur kā tāds muļķītis. Palīdz tikt lejā. Gargamels ieskrēja pats savās lamatās. Tā iet, kad neskatās, kurš par kāju. Steigsimies atpakaļ uz ciematu un pastāstam smurfpapam. Cik neciešami. Patiešām neizturami kājas no šejienes tikšu lejā. Nejaukie smurfi man par to vēl samaksās. Es to nespēju izturēt. Es nevaru. Kā man viņi nepatīk. Man nepatīk smurfi. Man viņi ļoti nepatīk. Es domāju, ka ir pienācis laiks patiešām iedarbīgiem līdzekļiem. Lūkšu padomu Trilbijas kundzei. Kā lai viņai izlūdzos? Viņa man nepalīdzēs. Es viņai nepatīku. Viņa domā, ka es esmu bez gala nejauks. Gargamel, domā. Izdomāju. Es esmu tik gudrs. Esmu nepārspējams. Es zinu, ka tam jābūt kaut kur šeit. Atradu. Viltotais rubīns, kas gatavots no stikla. Es Trilbijas pakalpojums nopirkšu ar šo viltoto rubīnu. Viņa to nespējas atšķirt no īsta dārgakmens. Ātrāk! Mums vēl tāls ceļš ejams. Uz priekšu. Mēs esam klāt. Tā ir viņas māja. Dūrīkšķus. Gargamel, nešpatnais burvi, ko tu šeit dari? Tu taču zini, ka es tevi nevaru ciest. Trilbijas kundze, man vajag... Trilbijas kundze, esmu nācis, lai lūgtu. Skatoties uz tevi, man paliek slikti. Ej projām! Rubīns viņa liks pārdomāt. Tagad, kad pievērsu jūsu uzmanību, kādas sāpes un pazemojums. Trilbijas kundze, man ir kāds ļoti saistošs piedāvājums. Es klausos. Ja palīdzēsit notvert smurfus, varēsit rubīnu paturēt sev. Smurfus? Labi, es tev palīdzēšu.
Šī burvju flauta smurfus atvedīs pie tevis. Brīnišķīgi. Skaties! Tu šovakar spēlēsi flautu, smurfi kļūs mēnessērdzīgi un paši iznāks no ciemata. Viņi nonāks tavās mazajās nejaukajās rokās. Šonakt smurfi dzirdēs burvīgu stabulēšanu. Ražas novākšana ir atstājusi sliktu ietekmi uz manu skaisto ādas krāsu. Es esmu tāda nogurus, es varētu gulēt veselu nedēļu. Es vienmēr saku, ka prāts ir pārāks par spēku. Nav svarīgi, es esmu pārāk noguris. Esmu tā piekusis, ka nevaru paēst. Ar labu nakti nevīže. Ar labu nakti smukiņais. Ar labu nakti gudrīti. Ar labu nakti smurfete. Ar labu nakti smurfu papa. Es ceru, ka šī flauta pildīs savu uzdevumu. Citādi Trilbijas kundze dārgi samaksās. Skaties, tur ir smurfu ogulāji. Tas nozīmē, ka smurfi ir tepat tuvumā. Redzēsim. Tie noteikti ir nejaukie smurfi. Nāc, Azraēl, beidzot mēs atradīsim viņu ciematu. Kas notiek? Čamma! Kas ir? Smurfu papa? Ko tu šeit dari pašā nakts smurfumā? Es nezinu, ko tu šeit dari. Kas noticis ar ciematu un laboratoriju? Manas puķītes izbradātas. Kurš to izdarīja? Manas skaistās krāsas. Viss ir sabojāts. Ak, nē, viss ir pagalam. Kurš ir atbildīgs par šo pēkšņu uzbrukumu manai mākslai? Glaznājs, ko tu izdarīji ar manu pēdu? Un ar manu galvu? Ko jūs izdarījāt ar manu meistardarbu? Es tam neesmu pieskārusies. Es pamodos ar dzeltenu pēdu. Es ar sarkanu galvu. Smurfi, nomierinieties! Šīs nakts dīvainajiem notikumiem ir jābūt kādam loģiskam izskaidrojumam. Man šķiet, ka esam jau daudz tuvāk. Es to jūtu. Es to saužu. Smurfogas. Mēs esam turpat, kur sākām. Te nav ne ciemata, ne smurfu. Ak, tu viens, šī nemaz nav burvju flauta, tā ir viltus burvju flauta. Vai tu apgalvo, ka es tev iedevu viltotu flautu? Vispār jau, vispār. Šī flauta darbojas nevainojami. Tev vajadzīgas iemaņas. Es trenēšos, līdz man būs iemaņas. Spēlē nejaukais burvi. Glaznājs, es neliku pēdu tavā krāsā. Es tajā nebāzu galvu. Iebāzi gan, nekā. Iebāzi gan, nekā. Jūs to izdarījāt tīšām. Skat, tur ir viens smurfs. Man sāk veikties. Vismaz meža dziļumā mani neviens netraucēs. Tā viss nebūs. Mēs tev sastādīsim kompāniju. Mana burvju flauta darbojas. Kad mēs viņu atradīsim, es tam gleznajam parādīšu. Es arī. Fui, cik šausmīga mūzika. Tas laikam harmonijas morfs. Pat viņš nespēlē tik briesmīgi. Es jūs noķēru. Nu tā, mani mazie nejaucēni, mēs atkal tiekamies. Tu esi briesmīgs, ļauns un nejauks. Tavi vārdi man ir kā medus. Šonakt es sagūstīšu visus smurfus.
Ar labu nakti, Nevīža. Ar labu nakti, Smukiņais. Ar labu nakti, Rīma. Ar labu nakti, Smurf papa. Varbūt šonakt es uzzināšu vairāk par dīvainajiem notikumiem. Kas tā par briesmīgu mūziku? Rīma, kur tu ej? Jokotāji, kur tu ej? Jokotāji, kādēļ tu neguli? Vai mans Smurfiņ, viņš guļ? Jokotāji, mosties! Viņš ir mēneserdzīgs. Tas laikam no tās mūzikas. Es pat varu iedomāties, kas to spēlē. Man jāpamodina pārējie Smurfi. Tam vajadzētu līdzēt. Kas tas bija? Nedrīkstu laist labu mantu zudumā. Ko? Kas? Pārsteigums. Kas te notiek? Ko es šeit daru? Klausieties uzmanīgi. Jūs visi bijāt mēnesērdzīgi un pakļāvāties flautas skaņām. Gleznais, čaklais un smurfete jau ir pazuduši. Es domāju, ka tas ir Gargamela pirksts, bet mums tas jāpārbauda. Druknais, sliņķi un jokotāji, nāciet man līdzi. Mēs sekosim mūzikai. Nekādā gadījumā neiemiedziet. Labi, Smurf papa. Mūzika skan no turienes. Esiet ļoti uzmanīgi. Es viņus redzu. Gleznais, čaklais un smurfete noteikti ir tajā maisā. Arī izciliem mūziķiem pienākas atpūta. Tu man iedevi viltotu rubinu. Tagad tu zināsi, kas notiek, ja Trilbijas kundzei dod viltotus dārgakmeņus. Šāda mūzika man patīk daudz labāk. Kaut smurfu papa pēc īpašajām sēnēm būtu sūtījis kādu citu smurfu. Kādēļ tam jāaug meža briesmīgākajās vietās? Man visas meža malas šķiet briesmīgas. Šeit var uzglūnēt jebkas. Es esmu elfs, kas uzbur rasu. Es visu noklāju ar rasu. Es visur klāju rasu. Ak, vai man uznāca miegs? Pārējo rasu uzklāšu kaut kad vēlāk krēslas laikā. Lai smurfu papa varētu pagatavot eliksīru, man jāatrod vēl viena sēne. Tad es varēšu tikt laukā no šīs baisās vietas. Atradu. Cik liela sēne? Kas notiek? Vai? Nē, tikai ne to. Palīgā. Lai arī kas tu būtu, lūdzu palīdzi. Es to nedarīšu pāri. Es esmu ūdens elfs. Esmu sevi ietinis rasas pilienā. Lūdzu palīdzi man izkļūt ārā. Nebaidies no manis. Es nezinu. Es mēģināšu. Nē, tā nekas nesanāks. Rasas esence ir ļoti stipra. Burbuli var pārplēst vienīgi mana nūjiņa. Viss būs labi, nebaidies. Beidzot, esmu brīvs. No sirds pateicos. Kā es tev varu atlīdzināt? Atlīdzināt? Jā, es darīšu visu, kas manos spēkos. Vai, es nezinu, vai es uz kādu laiku varu aizņemties tavu nūjiņu? Labi, taču tev tā līdz mīkrēslim jāatgriež. Man vēl daudz jāstrādā tā. Man ir īsta burvju nūjiņa. Tā darbojas. Šeit man nekas nevar notikt. Tagad es no kā nebaidos. Šo burbuli spēj pārplēst vienīgi burvju nūjiņa. Burbulis nevar būt stiprāks par mani. Var gan.
Druknais, viss atkarīgs no gaisa spiediena. Ja tu par to kaut ko zinātu, tu šo burbuli varētu pārplēst. Es par gaisa spiedienu zinu visu, jo es esmu Smurfu papa asistents, ja? Un paklusē gudrīti. Ja tu klausītu manam padomam, nenonāktu tik muļķīgā situācijā. Ļaujiet pamēģināt man. Vai? Es jums varētu parādīt, ka risinājums ir ļoti vienkāršs. Vai gribi parādīt? Jā, pareizi. Smurfu papa vienmēr saka, ka katrai problēmai ir ļoti vienkārši risinājums. Kas šeit notiek? Palīgā! Laid man ārā no šejienes, laid ārā! Tu izskaties izbijies. Protams, ka nē. Man tīri labi patika. Es zināju, ka nav no kā baidīties. Bailuli, es tev atnesu pārsteigumu. Un lūk, pārsteigums tev. Es jūtos tik labi, jo man vairs nav jābaidās. Es varētu mainīt vārdu. Bailuli. Smurfu papa, tu mani pārbiedēji. Šie burbuļi var būt bīstami, kāds tajos var iesprūst. Bet es visu kontrolēju. Redzi, ar burvju nūjiņu. Jā, bet kas notiks, ja tu būsi burbulī, bet nūjiņa ārpusē? Tev nūjiņa jādod īpašniekam, kamēr vēl neesi iekūlies nepatikšanās. Burbuļi ir patiešām droši. Atliek vien... Pat drošākie burbuļi var būt bīstami. Tu taču neslēpsies burbulī katru reizi, kad notiks kaut kas bīstams. Pļāpa, Smurfi slēpieties! Bailuli, ko tu vēl gaidi? Es no pļāpas vairs nebaidos. Pļāpa grib ēst. Vajag pārtiku. Muļķīgais briesmoni, te nav nekā ēdama. Kurš man to teica? Panāc šurp! Es to teicu. Esmu Bailulis. Pļāpa ir dusmīgs. Pļāpa sadauzīja dagunteli. Tu laikam kļūsti vājš. Pļāpa vēlreiz sadauzīja daguntiņu. Pļāpa ir tik varans. Pļāpa tev parādīs. Tagad tu vairs nesmejies. Nabaga Bailulis. Es vairs nejūtos tik labi. Pļāpa izklaidējas. Es spēlēju smurfbolu. Pasteidzieties, mums ir jāizglābi Bailulis. Kur mana nūjiņa? Atradu. Smurfbols ir labs. Smurfu papa palīdzi. Pļāpam iet jautri. Tie briesmīgie smiekļi šķiet dzirdēti. Ejam paskatīties. Pļāpa bumbu paspērs gaisā. Beidzot esmu drošībā. Mana nūjiņa. Ko es atradu? Gargamels. Tā. Ideālas smurfu lamatas. Burbulis viņus saglabās svaigus. Azrael nāc, tuvojas pusdienu laiks. Kur ir Pļāpas bumba? Mums jāsteidzas uz Gargamela māju. Bet kā mēs Bailuli dabūsim ārā no burbuļa? Vispirms jātiek pie burbuļa. Vienmēr ar kaut ko ir jāsāk. Es vienmēr saku, ka pirms darīšanas ir jāpadomā. Pagaidiet mani. Azrael, pieskati mūsu zilo zīvtiņu. Neaiztiec viņu. Es drīz atgriezīšos ar citiem smurfiem. Gargamel. Nejaukie smurfi, kur jūs esat? Es tevi izaicinu uz cīņu. Nāciet ārā no paslēptuvēm.
Jūs man nepatīkat. Jūs esat neciešami. Kādēļ es tā baidos? Azraels man nevar tikt klāt. Varbūt es viņu varu izaicināt. Tu man netiec klāt. Nekas nesanāks. Bailuli! Tur aizbēg manas vakariņas. Muļķa kaķi, apturi viņu. Smurfi, sekojiet man. Kur ir pļāpas bumba? Te tā ir. Nē, tikai ne to. Gargamel, ej projām. Pļāpa, priecājos tevi atkal satikt. Man Gargamels nepatīk. Vai drīkstu paspēlēties ar tavu bumbu? Nē. Tad neko. Pats esi vainīgs. Laid pļāpu ārā. Laid ārā. Labāk viens smurfs nekā neviens. Spalvu kamoli, ejam mājās. Izlaidiet mani ārā. Ko mēs tagad iesāksim? Man ir ideja. Jāsameklē stipri mieti. Pasteidzieties. Labi, smurfu papa. Kur ir smurfu papa? Kaut es to nūjiņu nebūtu redzējis. Kādi smurfi tev vislabāk garšo? Mīksti vārīti, cieti vārīti vai apcepti? Pļāpa grib tikt ārā. Neraizējies. Mēs tevi atbrīvosim. Aiziet. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Man reibst galvā. Kas par troksni? Bailuli? Kā es priecājos tevi redzēt, smurfu papa. Pļāpam Gargamels nepatīk. Tu tauku kluci paklusē, tu man arī nepatīc. Pļāpa kļūst nikns. Smurfi, manā katlā atradīsies vieta jums visiem. Nē, laid mani ārā. Tu esi brīvs. Smurfi vienmēr tur doto vārdu. Apturi viņus, viņiem ir nūjiņa. Pļāpa atkal var spēlēt bumbu. Gandrīz esam klāt. Mana nūjiņa. Tā atkal ir tava. Liels paldies. Drīz būs rases krišanas laiks. Man vajadzētu atbrīvot to nejauko burvi. Mīļais elf, man tev ir kāds lūgums. Sāki, ko tu vēlies. Mēs varētu ļaut, lai pļāpa izspēlējas pēc sirds patikšanas. Lieliska ideja. Nē, es negribēju tevi nosaukt par tauku kluci. Dodu burvja goda vārdu. Au! Azraēlis jūtu, ka šī būs mana laimīgā diena. Paskatieties uz mani! Vai tu to dzirdēji? Es taču teicu, ka šī ir mana laimīgā diena. Jokotāji, mums jāturpina vākt malka. Gargamels! Glābis, kas var! Nejaukās radības, šoreiz jūs man neaizbēgsit. Paskatieties! Jokotāji, uzmanies! Viņi abi ir zaudējuši samaņu, viņi vienmēr varētu būt tik mierīgi, ne? Tas būtu debesšķīgi. Debesšķīgi, jā. Tad varētu. Man radās ļoti laba doma. Pieskatiet viņus, es drīz atgriezīšos. Lūk, tāds ir mans plāns. Ko jūs par to domājat? Izklausās labi. Lai notiek. Man nepatīk plāni. Labi. Šuvējs pagatavos tērpus, bet čaklais pagatavos dekorācijas. Pasteidzieties, jo Gargamels un Azraēls drīz pamodīsies. Burvi mosties. Mosties. Ko? Kas šeit notiek?
Kas jūs esat? Vai tad tu neredzi? Vai es esmu miris? Tā varētu teikt. Bet es nokļuvu debesīs. Pareizi darīju, ka ienīdu tos nejaukos smurfus. Patiesību sakot, mums smurfi patīk. Patiešām? Jums patīk smurfi? Ņemot vērā pastrādāto, tev draud nepatikšanas. Nemaz neskaties. Nemaz tā nelūri. Jūs taču nesūtīsit mani tur lejā. Diemžēl sūtīsim gan. Kāp kokā. Mums nepatikšanu pietiek. Ir tikai viens veids, kā vari sevi glābt. Jā, tikai viens. Tev jāatgriežas un jābūt labam pret smurfiem. Labam pret smurfiem? Labi, es to darīšu. Tikai nesūtiet mani pie viņiem. Ļoti labi. Aizver acis un skaiti līdz 10. Atceries, ka tev labi jāizturas pret smurfiem. Jā, es atcerēšos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mēs esam atpakaļ. Velna milti. Es gribēju teikt, cik jauki. Es esmu jauns burvis, jūs to redzēsiet. Es esmu labs. Nāc, mums jāatrod smurfi. Mēs būsim labi. Viņi nāk šurp. Redzēsim, vai tas nostrādāja. Gargamels, beidziet! Beidziet! Ko jūs stāvat? Lūdzu, pagaidiet, neskrieniet projām. Es tagad esmu labs burvis, lūdzu, es gribu būt jūsu draugs. Jūs esat brīnišķīgi, patīkami, pasakaini. Es jūtos nožēlojami. Nē, Gargamel, tu mūs esi iedzinis stūrī. Nē, es pret jums gribu būt labs. Labs? Mēs neesam nekādi vakarējie. Tu mūs nepiemuļķosi. Nē, es esmu mainījies. Es jūsu labā darītu visu. Nē, Azrael. Vai tu teici visu? Jā, sakiet, ko vēlaties. Tu varētu palīdzēt dažos darbos. Gargamel, kā smurfojas? Ļoti labi. Brīnišķīgi. Tu gribēji teikt smurfīgi? Jā, man iet smurfīgi. Fui. Vai ūdens nav pārāk augsts? Jā, mēs negribam, lai tu saaugstējies. Nē, mani mazie jaukie draugi. Viss ir ļoti labi. Apči! Šī ir smurfīga diena piknikam. Jā, labāk nevar būt. Gargamel, vai tev pietiek krāsas? Jā, vēl ir papilnam. Neaizmirsti nokrāsot apakšu. Jā, labi. Es jums par to vēl atriepšos, mazie. Ko tu teici? Es teicu, ka man sen nav bijis tik jautri. Paldies! Cik debesšķīgi, ka tu mums palīdzēji. Apči! Mūsu plāns izdevās. Gargamel, rīt tiksimies. Līdz rītam. Atceries, ka slinkie nonāk ellē. Es domāju, ka Gargamels to jau zina. Vai tiesa? Vai ne? Jā. Vai smurfoga salasītas? Jā. Vai tilts pār upi salabots? Jā. Vai aizsprosts nokrāsots? Jā, viss ir izdarīts. Jūs esat ļoti labi pastrādājuši, es ar jums lepojos. Smurfu papa, mēs piemuļķojām Ejam, smurfu papam jāatpūšas. Nesatraucies.
Mēs ar visu tiksim galā. Ar pilnīgi visu. Mani smurfi ir ļoti čakli. Es to vairs nespēju izturēt. Es nespēju būt labs pret tiem nejaukajiem smurfiem. Tas ir pretrunā ar manu ļauno smurfu snīstošo būtību. Sveiks, burvi! Mēs nolēmām tevi apraudzīt. Brīnišķīgi! Šis ir rītdienas darbu saraksts. Es lēcu lejā. Es tavā vietā kaķi pieliktu pie ķēdes. Es tā arī darīšu. Man nepatīk ķēdes. Uz drīzu tikšanos. Turpini būt labs. Mazie bezkaunīgie nejaucēni. Tas ir viņu kārtējais triks. Šī būs pēdējā reize, kad viņiem izdevās mani piemuļķot. Tagad es zinu, kā viņus iznīcināt. Cik smurfīga diena. Es jūtos kā no jauna piedzimis. Smurfete, smurfete. Kur palikuši visi smurfi? Viņi ir kopā ar Gargamelu. Gargamelu? Es nedomāju, ka vajadzētu tev vest uz mūsu ciematu. Bet, ja es zināšu, kur atrodas jūsu ciemats, es varēšu daudz vairāk izdarīt jūsu labā. Viņam ir taisnība. Ir pienācis laiks iepazīstināt smurfu papu ar jauno Gargamelu. Viņš ar mums leposies. Nebaidieties. Gargamels ir ieradies, lai mums palīdzētu. Tieši tā, jā. Es esmu šeit, lai palīdzētu. Es sev palīdzēšu notvert vairāk smurfu. Ķer viņus ciet. Zilādainie mūģi, padodieties. Jums nav izvēles. Gargamel, ar ko tieši tu šobrīd nodarbojies? Kas to teica? Runā tava sirdsapziņa. Sirdsapziņa? Man tādas nav. Ir gan. Beidz. Pamet šo ciematu, liec smurfiem mieru. Neāksties. Izbeidz. Tikai tādi, ja pametīsi šo ciematu. Labi, es jau dodos projām. Neaizmirsti kaķi. Spālu kamols, pazūdam. Ātrāk. Bet es vairs nespēšu šo ciematu atrast. Ļoti labi. Mums paveicās, ka tas mākonis mūs izglāba no Gargamela. Labi, ka smurfu papa neuzzināja par mūsu nedarbu. Nākamreiz mūsu plānam jābūt vēl labākam. Vairs nekādu plānu. Nākamreiz es pastāstīšu smurfu papam. Vai sapratāt? Jā, sapratām. Turpmāk uzvedieties labi. Jā, sirdsapziņa. Es jūs novērošu. Smurfu papa, kā tev veicās? Ļoti labi. Viņi visi man noticēja. Labi, ka mums bija olas.